man šeit vienkārši gribās uzvedināt uz to, ko mūsu bieži studijas viesis Freimans, to, ko viņš pēdējais, tā kā viņš jau nekandidē, viņš var atļauties rupības runāt, ka 45% no Latvijas vēlētājiem, to viņš intervijā sestdienē pateica, ka 45% no Latvijas vēlētājiem ir kaut kā, pilnīgi, tur, teiksim, vai neinteresējas, vai pilnīgi tas. Es nesaprotu vienu, visi žēlojas, par to, ka politika mūs izčakarē un tā, bet tā pašā laikā neinteresējas. Ne, atkal man jāsaka, stulbs, kā speciālistam. Jā. Kas tas tāds tagad ir? Jā, es varu pateikt, kā speciālists. Jā. Ir tāds jēdziens, kas saucās iemācītā bezpalīdzība. Tā. Ir dzirdēts, bez stāsta. Bija tāds Mārtiņš Seligmans, Amerikas psihologs, pētnieks, un viņš pētīja suņus. Un es atvainoju, to varēs izgriezt, ja būs par garu. Nē. Bet, eksperiments tāds. Mēs atstāsim. Suņus sadalīja 3 daļās, jā. Viņiem deva elektriskās strāvas triecienu. Vieni viņiem deva negaidīt, ja vieni varēja tā kā izvairīties, citi varēja izvairīties, tur nospiežot kaut kādu pedālu, un trešie nevarēja nekādā veidā izvairīties. Ja? Un tie vidējie suņi, viņi bija iemācījušies, ka viņi nospiež to pedāli, tad strāvas trieciens beidzās, tādā veidā viņi tā kā var pārtraukt savas ciešanas. Ja? Tie pēdējie, viņi saņēma tos triecienus un viņi spieda pedāļus, nespieda pedāļus, nebija nekādas jēgas. Un beigās viņi aiziet stūrītī un smilkst un guļ. Un tad, kad viņus ieliek tajā būrītī, kur pat viņi var nospiest to pedālīt, viņi vienalga sēž stūrītī, cieši, smilkst, guļ, raud, bet viņi ir iemācījušies to, ka es jau neko nevaru, es neko savā labā nevaru izdarīt, no manis tāpatās nekas nav atkarīgs. Un tad, tā kā tas ir gadiem, tos pašus 20 gadus šitais te ir, tā šķirba ir platināta, ar dažādiem spožiem piemēriem, ka no jums jau tāpat nekas nav atkarīgs. Tāpatās jau mēs visu zinām, mēs visu izlemsim. Tad vienkārši cilvēki, labi, varbūt viņam tā pilsoniskā apziņa un tas pienākums, labi, vismaz kaut ko es varu izdarīt, es varu aiziet nobalsot. Es varu nobalsot par to mazāko ļaunumu. Bet tad reāli, tāda cerība, ka kaut ko tas mainīs, jau nav. Bet saka, labi, tas jautājums nebūs gluži pat tik klīniski, bet arī gan ka tomēr tev kā speciālistam, kā tev izskatās. Respektīvi, tas, ko daudzi cilvēki, kas ir noguruši vai viņiem ir apriebusies politika, viņi tomēr uztir šo tēzi, ka viņi savai valstī pirmkārtām palīdz to, ka viņi audzina savus bērnus, respektīvi, tā kā norobežošanās. To sauc tā kā iekšē emigrācija. Bet viņi audzina savus bērnus, viņi nopļauj savu zālienu, un saprotu, man ir baigi grūti īstenībā viņam kaut ko iebilst. Viņš saka, bet es esmu labāks pilsonis nekā tu, kurš tu nepārtraukti to politiku ņemies. Tas ir iekšē emigrācija. Es gribētu kaut kā raksturošo jēdzienu iekšē emigrācija, cik tas ir... Respektīvi, kur tur ir robeža, ka tas ir tā drīkst teikt nekaitīgi, kurā brīdī tas jau ir pilnīgi atslēgšanās no procesiem un kaut kāda sabiedrības iziršana rezultātā. Ja? Tādā nozīmē, ka visi pļauj zālēs, ja? Un pielām brauc tanki. Kur tur ir tavuprāt, tādas gradācijas? Un vai tā ir izdzīvošanas vispār tāda praksa? Varbūt tas ir pašapmāns. Tādā ekstrēmā situācijā tas var būt pašapmāns. Bet ir jau noteikti arī citi procesi. Noteikti, tas, ko pirms gada, man liekas, tu pats bīdīji pašorganizēšanās, alternatīva valstī. Ja? Kas ir, piemēram, zemnieku tirdziņi, piemēram, visu veidu bartera darījumu, sevišķi laukos, kur valsts neiesaistās, bet es te uzvēršu lauku, tu man pāris tie bērnus. Bija pareizi vai nebija pareizi? Tas tā ir alternatīva, kā cilvēki norobežojas no tās valsts un sāk nodarboties ar to sevis naturālā saimniecību, tādā mazliet plašākā. Bet tā ir arī protesta forma. Bet tā problēma ir tā, ka tas nav ilgtermiņā, tas nav risinājums. Ilgtermiņā visiem ir slikti. Agrāk vai vēlāk, gan tiem pašiem cilvēkiem, viņi tā var izturēt 1 ziemu, 2 ziemas, okei. Bet tad sāksies kaut kāda ārpolitika, sāksies kaut kādas naudas reformas, vēl kaut kas. Tas viss, ja viņi nepiedalās... Tas ir tas mesiķis, ko es arī dažkārt mēģinu pateikt kādiem draugiem, paziņām pēc jauniem uzņēmējiem, kurš saka, ka viņiem Latvijas sakot ir pofīgi, tāpēc, ka viņi ir tā kā uzcēluši savu virtuālo sēdu. Bet agri vai vēl kāds sūdi pienākšā. Agri vai vēl tas pienāks, jā. Tas ir neizbēgami. Un tāpatās arī no otras puses arī valsts nevar, vai teiksim, elite, jā, tā. Viņi nevar pavisam iztikt bez tautas.
Nu, Jo? Es tā vienkārši tā priekšņi nedomāju, jo? Kas ir? Algas kontā ienāk? Nu, bet no kurienes jau tā nauda ienāk? Nu, viņi tāpat tās cilvēki ir vajadzīgi, tie paši strādnieki, tie paši patērētāji, pircēji, kaut kāda tā, vismaz tā demokrātijas imitācija, ka kāds mums ir devis mandātu, ja, ka mēs tagad rulējam. Ja, kaut kas tāds ir tā, tā pavisam tik bezskaunīgi, ka piekāst vēlēšanas tik viņi nav. Ja, bet viņi tā kā spēlē to demokrātijas spēli. Jūs būsiet vēlētāji, mēs būsim deputāti, un tad tagad izpildam katrs savu. Es nevaru atturēties, neuzdodot tev vienu no debilākajiem jautājumiem, kādu vien var uzdot psihoterapeitam vai psihologam. Protams, droši es pieļauju, ka prasa žurnālisti, vai cilvēki ir palikuši slimāki un tā, bet es jau paskaidrošu, kāpēc. Vispār tā kā valstī pēdējā laikā? Jā. Mums bija piekdiena brīnišķīgs stāsts, studijas viesis, protams, labi aprunāt, bet es arī neaprunāju konkrēto cilvēku, proti ceļotāju iepriekšējās dzīvēs. You know? Es zinu, esmu lasījis, jā. Tikai desaka, ka tu to piekrīti. Sākās visi mani konstrukcijas sabruka dramaturģi, jo izrādās, ka viņš ir radēts. Nē, ir vienkārši. Es gribēju saprat, čels atnāk, un viņš ir adekvāts tēls. Tad nozīmē, ka viņš piekrīt, viņš nestrīdās pretī, ka tas savā ziņā, pofik, viens pīpē zāli, viens ceļo dzīvēs. Galvenais kādu multinīti pastīties. Bet citiem jau tā kā gluži viņi tik Tikai sāk dīdīties krēslā kā tu, jā? Jā, un tā, bet tā ir lieta. Un tas domāju, Jēzus Marina, kas notiekās? Vēl tepat dzīvēm sāks ceļot, nepietiek ar... Jā, bet ir šī te jautājums par reinkarnāciju vai par iepriekšējām dzīvēm vai vairākām dzīvēm. Viņš jau nav jauns, viņš ir ļoti pat no Bībeles viņš ir salīdzinoši nesen izsvītrots, tā ideja. Bet tas, teiksim, no savas tās pozīcijas, ja? Teiksim, psihoanalītiskā teorija jau nav kaut kādā ziņā, ja tā stingri paskatās no zemapziņa, jau arī neviens nav redzējis. Viņi ir kaut kādā ziņā tikpat netaustām kā iepriekšējā dzīve. Un tad tas jautājums ir tāds, vai šī teorija ir pietiekoši laba, iekšēji nepretrunīga, ka viņi skaidro to, ko mēs redzam, un viņi ir kaut kādā ziņā pielietojami. Un ja caur iepriekšējo dzīvju teoriju spēja izskaidrot, piemēram, kāpēc tev ir kaut kāda viena talanta un nav cita, jā? Kāpēc tev ir kaut kāds vienas spējas un nav citas. Un šī iepriekšējā dzīve teorija to ļoti labi paskaidro. Labi, Dabaga Drešmans vienkārši padrāpies pa sitienam, bet tas jautājums lielākoties ir par to, kas tad notiekās. Ir adekvāti cilvēki man stāsta, ka Krēslē viņi saucās, ja tumsa tā grāmata. Krēsla, man liekas, tā sērija. Bet tos es neesmu lasījis. Nē, īsakot, tur ir kaut kāds baigais, tur piekritēja loks. Tad, kad Radies Vihāku, ko bija Kašpirovskim bija dzimšanas diena, gāza apkārt ēteri, es atvainojos 21. gadsimta, tā kā jau tā, un mums te kaut kādi viduslaiki tumsonīgi atgriežušies. Bet viņi nav nekur aizgājuši. Viņi te patās blakus dzīvo. Te patās blakus. Būtu labāk naudu pelnījuši. Vismaz normāls materiālismu kultus nopirkšu jaunu veļas mašīnu, nevis Kašpirovskis. Jā, bet šīs te divas lietas viņas dzīvo blakus, roku rokā. Kaut vai tas mēs varbūt ļoti daudz ko neapzināmies, bet, piemēram, tie paši, tā paši Jāņa svinēšana. Tas ir kaut kas, tur ir. Cilvēki varbūt dara to rituālu bez... tas ir dažiem. Kāpēc tas man rāda? Tas ir. Bet tomēr ir kaut kādas lietas, piemēram, tur tāpatās to ziedi vai kaut kas kāzās, vai tas, ka ir vedēji un panāksnieki vairs nav, bet vedēji. Tās viss ir, tā ir mūsu kultūra, un viņi ir cauraudu uz to mūsu dzīvi, un viņi nav tā kā... Viņa nav nodalāma. Bet tu nesaskati tur bīstamību, ka beigās tas cilvēciņš atnāk pie tevis jau kā pacients, jo viņš ir tur gan krēsla, tumsa, gaisma lec un pagājušās dzīves un Oziris un vispārējais, un beigās viņš ir pie stabingas kušets. Jā, tādi riski ir, bet tā ir mazākā daļa. Ak, zo. Jā. Tāda riska pastāv, bet vispār runājot par to, tas atgriežoties pie tā, ar ko tu sāki šo jautājumu, vai nav tā, ka kas ar mums notiek, vai nav tā, ka sabiedrība ir slima, ir diezgan skarbi virzamies uz teiksim, slikto pusi. Tās psihiskā veselības vispār. Uz slikto pusi? Sliktā puse ir tāda, ka cilvēku attiecības paliek aizvien paviršākas. Tā.
Ja? Un tā kā cilvēku attiecības ir tas ļoti, ļoti fundamentāli lieta. Un tas mēs te varam atkal likt uz politiku, jo cilvēku attiecības ir attiecības arī taiskaitā starp tautu un varu. Protams. Ja? Bet tas, ka viņas paliek aizvien paviršākas, no tā cieši visi. Jo faktiski mēs katrs esam, mēs esam radušies no attiecībām. No pavisam konkrētām, pavisam fiziskām attiecībām starp tēvu un māti. Ja? Bet un tur ir tā fiziskā sastāvdaļa, un tad rodās rumpīts. Bet ir arī tā garīgā sastāvdaļa, vai mentālā, psiholoģiskā vienalga. Un tā kā tur tas attiecību paviršums, viņš rāda aizvien vairāk problēmas. Nesaprašanos, neiejūtība vienam pret otru, aug tas vardarbības līmenis, aug neiecietība, bija tas pētījums kaut kādu pēdējo 10 gadu laikā, ja es no galvas tagad pareizi citēju, empātijas līmenis pirmā kursa studentiem ir krities par 40%, un tas ir nenormāli. Tas vienkārši spēja sajust, ko otrs jūt, spēja tā kā iejusties otru cilvēku kādā. Bet tā apokaliptiski runājot, ar ko tas draud? Tas draud ar tādu. Nekas jau nenotiks. Nē, būs aizvien vairāk nelaimīgi cilvēki, aizvien vairāk nepiepildīta dzīve, aizvien vairāk tādu nelaimīgu šī vārdu visplašākajā nozīmē. Un viņi meklēs laimi kaut kur. Un tās var būt naudas pelnīšanā, vielās, kaut kādos laimi mēģinās saistīt ar baudu, kas nav tā kā apmierinājums, tur piesātinājums, apmierinājums. Un tas ir tā kā, mēs uz to ejam. Tas notiek jau šobrīd. Labi, ņemot vērā, zini, kā mēs tik pats vainīgs, tev tik interesanta profesija, un tāpēc bija bišķi saraustīt. Vienlaicīgi, tā kā tu politikā tagad esi. Nē, es saku, tāpēc bija puse divas trešdaļas par psihiskajām lietām. Labi, kā jau es līdz riebumam esmu teicis, tā kā man ir drusku vienalga, ko domā Nacionālā radio televīzijas padoma un vispārējie, tad es turpinām aicināt studijā partiju cilvēku, šoreiz tā kā pa vidu, psihoterapeits, vienlaicīgi pēdējās partijas cilvēks, Jurģis Annis Stabings, paldies. Paldies. Lai pēdējā partija kļūst par pirmo, es nezinu, no kura galva. Bet lai tev galvenais nezaudē klientus, jo bez piķa tvera tur neko daudz saimā nenopelnīsi. Un mēs tiekamies rīt. Paldies.